Kas mani pārsteidza visvairāk padziļināti izzinot cilvēka enerģētisko ķermeni, ir tas, ka tās pašas mūsu čakras, kuras mēs darbinam, kuras mēs pildam ar enerģiju, darbojas arī kā tāda rozete priekšā smalkā plāna parazītiem, kur viņiem tā kā izveidot to savienojumu un to mūsu dzīvības enerģiju nosūkt. Pamatā viss ir saistīts ar mūsu šīm te traumām. Ja es ikdienā dzīvoju bailēs, ja man ir trauksme, ja man ir bail, kad būs karš, kad nebūs ko ēst, kad es nevarēšu kaut kā parūpēties par savu šo te fizisko realitāti, par fizisko ķermeni, tad man dabiski aiztaisās cietā pamata čakra, līdz ar to es jau vairs nevaru saņemt par to enerģiju no zemes, ja? Un ar otro čakru atkal tas ir vairāk saistīts ar vainas sajūtu. Vai nu man ir aizvainojums pret kādu citu, vai atkal es jūtos vainīga. Aizvainojums vēl varētu iet kopā ar trešo čakru, arī ar kaut kādām dusmām, ka kāds man tur to izdarīja, bet tur būtu jāiet cauri tam smalkākam procesam, lai saprastu dziļāk jau, kas tajā situācijā ir. Bet tā vainas sajūta, ka es esmu vainīga, tāpēc es sev nevaru atļaut garšīgi pāriest, tāpēc es nevaru atļaut sev darīt darbu, ko es mīlu, tāpēc es nevaru atļaut sev atslābt. Visas šīs sievišķās lietas, ja darīt, es jūtos vainīga, tāpēc man ir visu laiku jāmoči, tas var ciet otro čakru un tas var ciet arī naudas plūsmu, jo nauda kā tāda, viņa ir magnētiska, viņa ir šī sievišķā enerģija patiesībā. Un tad, ja mēs ejam augstā, tad trešais centrs, jā, viņš mums ir atkal, viņu var ciet kauns, kad man ir kauns par to, kāda es esmu, kā es izskatīšos, kas tur man vēl kaut kas būs, ka es nevaru stabili nostāvēt tajā savā veselīgajā ego, tas vienkārši aizver ciet, un tas var nākt arī no bērnības, no kaut kādas traumatiskas pieredzes, vai bērnu dārzā, vai vēl kaut kur, vai kāds ir tiešām kaut kur kauninājis, teiksim, projicējis savas traumas uz bērniem, ja, un tāpat tās arī sirdi mums var ciet žēlošanā, žēlums, skaudība, kur skaudība atkal bišķiņi iet kopā ar trešo čakru. Ja man skauž kaut kas, tas nozīmē, ka es pati nerealizēju sevi, kas īstenībā varbūt baigais signāls, kas man pašai būtu jādara vairāk, un kas tad tur ir vai ne apakšā atkal kakls, tā ir spēja komunicēt, spēja brīvi izteikt savu viedokli, jo un kakla čakra ir ļoti saistīta šeit mums ir ar mūsu trešo centru ar ego, jo ja man ir kaut kāds viedoklis, un es jūtu, ka es nejūtos gana pārliecināti par sevi, neesmu veselīgā ego, tad man uzreiz var kaut kādā situācijā nāk kaut vai tie paši baltie meli, bet visādi meli, un es tā pateikšu, lai man tur jātur. Tas arī var ciet mūsu tās smalkās maņas un vispār kakla čakru, ja? Visādas aprunāšanas un tam līdzīgas lietas. Un atkal trešā acs mums ir aiztaisīta bieži ciet caur ilūziju, kas mums nāk jau no bērnības, no skolas laika, kad dzīve notiek tā, viss ir šitā, visādi filtri virsū salikti, un ar trešo acī vēl viņa darbojas kā projektors. Tas nozīmē, ka kamēr mums tie filtri ir virsū, mēs savu dzīvi radām caur tiem filtriem. Un tad bieži liekas, man taču visu laiku notiek šitā. Bet tas, ko mēs dziedinošajā darbā darām, mēs skatāmies, kas tad ir patiesībā. Un tos filtrus kā tādas sīpola slāņus vienkārši ņemam nost, ja? Un tad, protams, mums vēl ir avotiņš, ja, 7. čakra, kas ir atkal savienojums ar dievišķo. Tā dievišķā apziņa arī ķermenī, ka es esmu dievs, kas rada, bet ja man jau no bērnības vienmēr ir skolotājs, kas zina labāk, reliģija, kas zina labāk, deputāti, kas zina labāk, kaut kādas tur autoritātes, ka man ir jābūt visu laiku pakļautai, man atkal aizgriež to augšņu ciet, jo es visu laiku tā kā esmu atkarīga no kāda cita, un beigās ne man ir savienojums ar zemi, ar zemes enerģiju, nevar ir savienojums ar šo dievišķo enerģiju, visuma enerģiju, kas nāk, un tad nav brīnums, ka cilvēkiem dzīvē vienkārši buksē attiecības, buksē realizācija, buksē darbs, buksē veselība, viss būtībā iet uz to nomiršanu, vai ne? Un kas ir interesantais tieši ar šiem te smalkā plāna parazītiem, ka viņi jau tādai tīrai čakrai, viņi nepieslēdzās, viņiem vajag to traumiņu. Un tad mēs varam, teiksim, visu kaut ko darīt ar to savu enerģētisko ķermeni, jā, katru dienu, bet ja mums nebūs tā esence sakārtota, jā, tad tur visu laiku būs pie kā pieķerties, un tad sanāk tas mūsu enerģētiskais darbs vienā brīdī var veidot vienkārši tādu barības mašīnu, būtībā šiem te astrālajiem parazītiem, un tāpēc arī, protams, mums ir tās ikdienas prakses, kuras mēs veicam, jo tāpat tās, kā ja es tad iziet ar basām kājām pa dubļiem, es atnāktu mājās un es viņas nomazgātu,
nomazgātu. Tāpat, protams, arī tad, kad es aizēju tur uz pilsētu, es izēju cauri lielveikalam, es kaut kā saskaros ar kādu neharmonisku situāciju, kas ar katru notiek, jo mēs dzīvojam šajā realitātē, un kamēr mēs saskaramies ar citiem cilvēkiem, mums tad kaut kas tur katrā pakustinās, vai ne? Tad tajos brīžos, protams, tā enerģētiskā higiēna, viņa ir ļoti, ļoti svarīga, ka mēs mākam sevi, tā kā atkal nofokusēt, ja, un būt tajā savā centrā, un, teiksim, tāpat kā nomazgāties fiziski, tāpat tās nomazgāties arī enerģētiski. Bet ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi, ka mēs katrs tā paskatāmies uz savu dzīvi spogulī un tā patiesi sev atbildam, kas man nestrādā, kur es kompensēju kaut kādu savu traumu, jo tiešām tā trauma pēc tam smalkajā plānā tiešām pievelk arī visu kaut ko mēs negribētu, lai tur ir. Protams, smalkāk mēs tam ejam cauri arī pati. Tad organizēju, man liekas, 12. oktobrī mums sākas energoterapijas bāzes kurs, kur mēs iesim cauri ne tikai 7 šīm te čakrām, kas mums ir, bet vēl 2, kas ir vienas pēdu čakras un vēl ceļošs čakras, kas ir vēl vairāk arī saistītas ar šo te fizisko mūsu matērijas pasauli. Un iesim cauri arī katrai tēmai, ar ko tā čakra ir saistīta, kā viņu arī ilgtermiņā dziedināt, un arī mācīsimies, kā savus enerģētiskos centrus balansēt, harmonizēt, attīrīt, gan arī praktizēsimies daudz arī uz otra, tāpēc, kad kurs viņš ir nevis īstenībā tikai pa prātu, bet kā man praktiski darīt, ko man vēl dzīvē izdarīt, ko man dzīvē pamainīt, ja, lai man īstenībā nebūtu atkal visu laiku, teiksim, tikai sevi jātīra un bez mazai dzīvē, kad tad dzīvē laiks, vai ne, un tā. Bet darbā uz otru cilvēku mēs vēl varam praktiski praktizēt arī to savu jutīgumu, to savu spēju sajust, enerģiju, telpu, sevi, attiecīgi jau kādas ir katram tās viņa dominējošās superspējas esošajā ķermenī. Bet par to vairāk var izlasīt aprakstā. Tur pirmais links būs tieši uz manu energoterapijas bāzes kursu, un tiekamies tur vai arī kādā citā video.